Šodien tātad svinām zvaigznes dienu. Kādu zvaigznes dienu? Tās zvaigznes atspīdēšana, kur austrumā gudros aizveda pie Jēzus bērna uz Betlēmu. Leģenda mums ir saglabājusi viņu vārdus – Kaspars, Melchiors, Baltazārs. Teksts mūsu šīdienas pārdomām ir labi zināms un tradicionāls zvaigznes dienas teksts. Šis teksts stāsta par to, kā austrumu gudrie nāca pie Jēzus bērna un atveda viņām nozīmīgas dāvanas. Bet viņa dāvanas ir ļoti simboliskas. Tās norāda uz Jēzus Kristus darbību šajā pasaulē. Zelts norāda uz viņa valdnieku godu. Vīraks uz augstā priestera funkciju. Un mirres uz viņa upura nāvi. Un lai gan neviens no mums droši vien šodien nav nācis pie Jēzus bērna, kā toreiz zvaigznes vadīts, un nav atnesis dāvanai zeltu, vīraku vai mirres, mēs katrs esam nākuši Kristus priekšā ar tām dāvanām, kuras Dievs katram no mums ir devis. Ja mēs tā gribētu salīdzināt sevi ar austrumu gudrajiem, tad varbūt varētu likties, ka mums nav nekā no tām dāvanām, kas bija viņiem, un ko viņi atnesa Jēzus bērnam. Bet ja mēs paskatāmies uz mums pašiem kā radītiem Dieva tēlā un līdzībā, un apzināmies, ka pilnīgi viss, kas mēs esam, un kādi mēs esam, nāk no Dieva, tad varam saredzēt, ka mums ir daudz un dažādas dāvanas. Garīgā nozīmē mūsu dāvanas ir visas mūsu zināšanas, talanti, spējas, ko varam dzīves gaitā lietot. Dāvanas arī ir visi notikumi un pieredzes, ko dzīvē esam guvuši. Dāvanas ir arī ģimenes, kurās esam auguši, vai paši veidojuši, un visi cilvēki, kurus savā dzīves ceļā esam sastapuši. Apkopojuši mēs varētu sacīt, ka dāvanas ir visi resursi, ko Dievs mums ir devis. Iedomāsimies, piemēram, vīnogu ķekaru. Mēs zinām, ka uz vīnogu ķekara, ja mēs to paņemtu, parasti ir daudz ogu. Bet ja mums parādītu vīnogu ķekaru, uz kuru būtu tikai dažas, teiksim, 2 vai 3 ogas, es teiktu, ziniet, ar šo ķekaru kaut kas nav kārtībā. Tur kaut kā trūkst. Kāds būs noņēmis daudz ogu nost? Un būtībā mēs paši par sevi varētu domāt kā par šādu vīnogu ķekaru, kur katra oga ir kādā no dāvanām, ko Dievs mums ir devis. Un Dievs mūs ikvienu ir veidojis par šādu skaistu, ogām bagātu ķekaru. Ja mēs paklausāmies, ko tad mūsdienu kristīgajā pasaulē, īpaši, kur runājam par aktīvu draudzes dzīvi, tiek daudz runāts, tad tiek daudz runāts mūsu dienās par garīgajām dāvanām un arī par to, kā jums tās izmantot draudzes darbā un cilvēku pašu ticības pieaugšanā un nostiprināšanā. Par to ir sarakstīts daudz grāmatas, noturēti daudzi semināri, lekcijas. Un vienā
no Amerikas Savienotās valstīs ļoti pazīstamām konferenču un rekolekcijas vadītājām par šo garīgo dāvanu tēmu ir Minneapolē dzīvojusi Marija Šrama. Viņa ir vairāku grāmatu autori un kopā ar savu vīru Džonu vada kristīgās izglītības centru Minneapolē, kas saucās Svētā Mārtiņa galds. Un Šramas grāmata žēlastības dāvanas palīdz grupām un arī individuāliem cilvēkiem atklāt un lietot savas dāvanas, kalpojiet citiem. Un te viņi izdala 5 soļus, jeb 5 pakāpes, kā atklāt un lietot savas dāvanas. Un cik ļoti mums visiem ir nepieciešams izprast tieši mums dotās Dieva dāvanas, lai ar tām varētu kalpot tam kungam un saviem līdzcilvēkiem. Un tātad pirmais solis ir atklāt savas dāvanas, kādas Dievs mums ir devis. Un reti, kad cilvēks savas dāvanas varētu atklāt, esot vientulībā. Protams, dzīvē ir atsevišķi gadījumi, ka kāds cilvēks varētu nonākt, Robinsona Krauzā situācijā, kur uz neapdzīvotas salas viņam ir jāspēj izdarīt visu, lai izdzīvotu. Tomēr parasti cilvēka dāvanas atklājās ne jau šādā situācijā, kā šim literāram varonim, bet attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un dāvanu attīstība turpinājās visa mūža garumā. Pirmā un galvenā vieta, kur bērns atklāja savas dāvanas, ir ģimenē. Visas mūsdienu grāmatas par bērnu audzināšanu iesaka vecākiem palīdzēt bērniem atklāt savas dāvanas un arī uzmanīties savukārt vecākiem no savas dzīves sapņu un mērķu realizēšanu caur bērniem. Katrs cilvēks šajā pasaulē ir unikāls, un viņam jāpalīdz atklāt tieši to vienreizējo, ko Dievs viņam devis. Arī skolas, interešu grupas, sporta, mākslas, mūzikas skolas palīdz bērnam atklāt un attīstīt savas dāvanas. Un savas dāvanas mēs arī atklājam strādājot, darba kolektīvā, kur vēl laulības attiecības ir arī vieta, kur mēs atklājām un attīstām savas dāvanas. Ja laulība ir veiksmīga, tad laulātie draugi palīdz un atbalsta viens otra personības attīstību, vai tā būtu līdzīga vai atšķirīga, un priecājās par dāvanu atklāšanu no pirmās līdz pēdējai kopdzīves dienai. Un otrs solis, mīļā draudze, ir pieņemt tās dāvanas, ko Dievs katram mums ir devis. Ieraugiet un padomājiet par to, kā Dievs saka, ka Dievs dod mums dāvanas. Pieņemt ir šis otrs solis. Bet tas prasa no cilvēka nobriedošu personīgi, jo blakus spējai saredzēt sev dotās dāvanas un talantus ir jābūt spējai līdzsvaroti. Pieņemt to, ka Dievs mums nav devis visas dāvanas, kādas vien ir iespējams un kādas varētu vēlēties. Pie tā pieder arī spēja novērtēt citu cilvēku spējas, atzīt viņu talantus bez skaudības un nenovīdības. Kā sacīs kāds slavens komunikācijas speciālists, katrs cilvēks, ko es sastopu savā ceļā, ir kaut ko pārāks par mani, un šajā jomā es esmu gatavs no viņa mācīties. Lasīju kādu interesantu aprakstu par kādu slavenu vijolnieku. Viņš visā pasaulē bija sajūsminājis cilvēkus ar savu vijoļu spēli. Un koncertus viņš spēlēja uz sev piederošās slavenās Stradivārī vijoles.
Bet ar laiku viņa klausītāji, bet vēl vairāk kolēģi vidū izplatījās runas par to, ka vismaz daļa no viņa panākumu slēpjās tieši unikālajā instrumentā pašā, ne tik daudz mākslinieku meistarībā, kā uz tādas vijoles jau nu katrs varētu virtuozi spēlēt. Kad vijolnieks to bija dzirdējis, viņš savā jubilejas koncerta vidū pārtrauca spēlēt, pastāstīja klausītājiem, ka dzirdējis baumas, un, lai pierādītu, ka tās nav patiesas, viņš visu acu priekšā sasita Stradivāri vijoli, uz kuras bija spēlējis, un paņēma vijoli, kur vakar bija asistents nopircis lietot mantu veikalā. Un otru koncertu daļu viņš nospēlēja tikpat virtuozi kā pirmo, un visi piekrita, ka izcila ir viņa māksla, neatkarīgi no instrumenta. Tikai vēlāk viņš atklāja žurnālistiem un publikai, ka patiesībā viņš koncertu pirmo daļu spēlējis uz lētās violas un to sasitis, bet koncertu otro daļu spēlējis uz Stradivāri. Nu labi, bet tagad pie trešā soļa. Un trešais solis ir priecāties. Priecāties par Dieva dotajām dāvanām, ko tās lietot ne tikai priekš sevis, bet arī citiem. Un ceturtais solis ilgst visa mūža garumā, un tajā Dieva dotās dāvanas tiek attīstītas un pilnveidotas, un atrast arvien jaunus veidus, ar tām kalpot citiem. Dāvana savā būtībā cilvēkam tiek dota it kā potenciāli, kā iespēja, un to nepieciešams attīstīt. Dievs var mums būt devis visskaistāko balsi, bet, ja mēs nekad nemācīsimies dziedāt, šī dāvana paliks neizmantot. Atcerēsimies to, kad vēlāk runāsim par kori. Dievs mums varbūt devis žēlsirdīgu sirdi, bet, ja nerūpēsimies par citiem, tad iznāks, kā Raidis būs teicis par bagāto, kurš izvelk savu nēsdodziņu. Tas, ka sirds ir līdzjūtīga, tad arī tas ir jālieto. Ne tikai jājūt līdzi. Ja nerūpēsimies citiem, tad dāvana nekad neizpaudīsies. Tas, ka katras dāvanas attīstība prasa rūpīgu darbu. Mums ir zināms, protams, no slavenību, mūziķu, mākslinieku, sportistu dzīves, bet būtībā šie stāsti var attiekties un attiecās uz katru cilvēku. Ikvienā dzīves situācijā un ikvienā mūža posmā, vai tas būtu bērnība, jaunība, briedums vai arī pat dzīves novakars. Un nu beidzot pie 5. soļa. 5. solis sevī ietver visus iepriekšējos soļus kopā, proti, tas ir visu savu dāvanu spēju un zināšanu apzinātu nodošanu un uzticēšanu Dieva vadībai. Un tieši šajā attieksmē slēpjās austrumu gudro gudrību. Viņa gudrība nebija tikai tajā, ka viņa atnesa un Kristum nodēva dārgas dāvanas, zeltu, vīraku un mirres, bet gan vēl vairāk tajā, ka viņi uzticēja Dievam visu sevi un izticēja šo dāvanu izlietošanu tā, ka Dievs pats to uzskatītu par pareizu. Kāds mācītājs zvaigznes dienas sakarā, lasot internetā, dalījās pārdomās par to, kā tad Jēzus bērna ģimene būtu varējusi izlietot austrumu gudro dāvanas. Tā, protams, ir spekulācija. Bet tomēr varam padomāt, jo Bībeles teksts par to nerunā, par to nerunā arī
varētu teikt, stāsti baznīcas tradīcijā, cik es zinu. Bet tā ir viena interesanta doma. Viņš sacīja, ka visticamāk šīs dāvanas bija nepraktiskas un situācijai nepiemērotas, un ka Jāzepam tās nācās pārdot, lai uzturētu ģimeni bēgot uz Ēģipti un dzīvojot tur un atgriežoties atpakaļ Nāceretē. Bet kas ir būtiski šajā mazliet spekulatīvajā domu gājienā, ir tas, ka mēs varam atnest pie Kristus kājām jebkuru un jebkādu dāvanu. Lielu vai mazu, dārgu vai lētu. Ja tā ir nodotā Kristus rīcībā, Dievs pats parādīs, ka šīs dāvanas var tikt izmantotas. Savu dāvanu atnešanu un nodošanu Kristum ir tāds dvēseles un sirds stāvoklis, kas vienmēr no jauna jautā Dievam: kā es vislabāk varu tev piederēt, tev kalpot? Un jautā savam līdzcilvēkam: kā ar to, ko Dievs man, es varu tev vislabāk palīdzēt? Visas mūsu cilvēcīgās spējas, talanti nāk no Dieva, bet tie savu patieso vērtību iegūst tikai tad, ja mēs esam gatavi to visu lietot pirmkārt nevis sevis izcelšanai un sava labuma meklēšanai, bet gan vēlamies tās lietot tā, ka Dieva gods tiek celts un cilvēkiem būtu svētība. Mūsu Kungam Jēzum Kristum, līdz ar Tēvu un Svēto garu, lai ir gods un var no mūžības uz mūžību. Āmen.